kāds zina, cik vecs ir Veto? Ziniet, citos žurnālos par to neraksta. Sākumā lasījām, bet tagad taču pārāk dārgs. Gadās. Kas man patīk? Alternatīvisms un tās idejas, kas tur ir. Krāsains, spilgts un oriģināls. Nav tā kā tur, piemēram, kaut kāda spicā nestāv ne tūmā vai mūzikas sāla. Patīkam rokā turēt. Tu īsti nezini, kad viņš atnāks. Tā par mūzikas un kultūras žurnālu Veto saka Veto gada jubilejas minifestivāla apmeklētāji. Pasākuma rīkotāji Jānis Volkinšteins un žurnāla Veto komanda vienā pasākumā apvienoja vizuālo mākslu, mūziku un skrituļotāju aktivitātes. Sen vairs nav 90. kad bija reperi, bija metālisti, bija, piemēram, kāds grafiskais mākslinieks, kam nav saprotams tēlnieks. Visi ir pietiekami izglītojušies arī Latvijā, Tēvzemē, ka var sadzīvot. Žurnāla izdošanas iecerē Jānim radās uzturoties Zviedrijā. Nolēmām ar māsiņu pārvērst mūsu ģimenes kašķus profesionālos strīdos. Šo brālim atvedu no Berlīnes, un tā teikt, lai atdotu godu. Mums tā šefa būšana pat arī nav tāda klasiska, jo mēs visi komandā katrs esam speciālisti citā lietā. Žurnāla nosaukums ir agresīvs. Iespējams, Jāņa kā mūziķa pieredzes dēļ. Mūsu vetotāji varbūt visai preses situācijai, norīšu situācijai. Tā, bet nesāpīgs, tāds ar ironisks maiņu. Pirms gada optimistiskākās prognozes vēstīja, ka žurnālam pietiks tēmu akurāt 4 numuriem. Acīm redzot, atrodas arī 7. 7., kas uz doto brīdi ir pats jaunākais žurnāls, ir 2 reizes biezāks salīdzinot ar pirmo Veto. Sākumā tiešām bija tās bažas, vai būs, vai notiks kaut kādas jaunas lietas, vai izsmelsies 1 un 2, tas, kas ir pagaidām, bet, rodas arvien foršas jaunas lietas, ka Latvija beidzot attiecīgajā vidē ir sākusi kļūt kulturālāka.